Sveiciens visiem! Tātad pastāstīšu par vasaras saulgriežiem, tradīcijām, rituāliem un arī par milzīgo enerģiju, kas piemīt šajā dienā. Tātad vasaras saulgrieži, kas parasti notiek ap 21. jūniju, ir ne tikai astronomisks notikums, bet arī laiks, kad daba un cilvēki satiekās visaugstākajā enerģijas punktā. Tas ir laiks, kad diena ir visgarākā un nakts visīsākā, sniedzot iespēju svinēt dzīvi, dabas pilnbriedumu un atjaunoties gan garīgi, gan arī fiziski. Un tas ir arī tāds maģisks laiks. Vasaras saulgrieži ir cieši saistīti ar uguns un ūdens elementiem, kas simbolizē attīrīšanos un dzīvinošu spēku. Šai naktī tiek uzskatīts, ka ūdens ezeros un upēs, kas tek pret sauli, iegūst īpašas dziednieciskas īpašības, tāpēc peldēšanās šajā laikā ir īpaši nozīmīga. Tāpat jāvārtās ir rasā, lai iegūtu veselību un spēku. Jāņu guni dedzina pēc iespējas augstākās vietās, ticot, ka uguns nes svētību tik tālu, cik redzams tās spīdums. Uguns jāsāk dedzināt saulrietā un jāsargā līdz pat Jāņu rītam. Tāpēc ir ticējumi, ka jāpaliek nomodā visu nakti sargājot ugunskuru. Jāņu uguns gaismā pabijušie cilvēki un apspīdētie lauki iegūst spēku un auglību. Turpinot ziedu vākšana un arī Jāņu zāles šajā laikā, šajā dienā, saulgriežu laikā daba ir pilnā plaukumā un saules enerģija ir visdāsnākā. Tāpēc šajā laikā vāktajām zālēm ir īpašs dziedniecisks spēks. 21. jūniju, ko sauc arī par ziedu vai zāļu dienu, ieteicams pavadīt klusi pie dabas, dzerot zāļu tēju un veicot kādus rituālus, kas attīra gan ķermeni, gan garu, dodoties pirtī vai kādā detoksā, piemēram. Un, kā teikts dziesmā, visa laba Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā. Līgo pušķos liek māderas, nārbuli, rudzupuķas, magones, vībotnes, sarkano āboliņu, asinzāli un citas zāles. Namu un pagalmu rotā ar mejām, sargoties no šķaugiem un arī raganām. Pie sliekšņiem liek pīlāģu zarus, bet grīdas pušķo ar Jāņu zālēm un kalmēm. Tad vainagi arī ir ļoti svarīgs saulgriežu simbols. Vainagi ir būtisks vasaras saulgriežu elements. Tad Jāņa tēvam liek ozola vainagu, Jāņa mātei puķu vainagu. Vainagi simbolizē sievišķo un vīrišķo spēku vienotību. Jaunām meitām vainagu pīšana ir īpašs rituāls, kurā pīja treideviņu ziedu vainadziņu, liekot no katra zieda pa 3 ziediņiem. Pēc Jāņiem vainagus izžāvē un glabā līdz nākamajiem Jāņiem, lai tos sadedzinātu ugunskurā, atbrīvojoties no nelēmēm. Tātad vēl 21. jūnijas arī ir spēcīga enerģijas diena rituāliem, kādām garīgām praksēm un arī nodomu likšanai. Šajā dienā tiek uzlabotas garīgās un komunikācijas spējas, atvieglojas arī intelektuālais darbs un komunikācija. Ieteicams celties agri, pavadīt dienu saulē, darīt labus darbus, veikt mājas tīrīšanu un arī meditēt. Var arī veikt saules meditāciju un skaitīt mantras, lai pastiprinātu saikni tieši ar saules enerģiju, un saules mantra stiprina gan ķermeni, vairo gudrību un arī pozitivitāti, palīdzot sasniegt mieru un attīstot arī pacietību un arī bezbailīšanu. Tad mantru skaitīšana 108 reizes palīdz harmoniju panākt ar visuma vibrācijām. Vēl šis laiks ir ļoti labs nodarboties gan ar taro, ar runām, ieskatīties
nākotnē, skatīties kādus arī svarīgus būtiskus jautājumus, kas ir aktuāli šajā laikā. Un tātad, jā, meitenes pin arī vainagus, laiž tos ūdenī, vērojot arī, kā tie uzvedas. Tas palīdz noteikt meitenes likteni līdz nākamajai saulgriežu dienai, un vainagi tiek mesti arī ugunskurā, un pirmā vainaga sadegšana simbolizē ātrāku precību. Svinot vasaras saulgriežus, mēs atgūstam saikni ar dabu, atjaunojam savu enerģiju un svinam dzīvības un dabas pilnbriedumu. Lai kurā datumā tu atzīmētu šos svētkus, daba tev dāsni atdarīs, ja izturēsies pret to ar mīlestību un cieņu. Kāpēc gan mūsdienās būtu jāmāk pašam uzpīt Jāņu vainagu? Tas ir tāds labs jautājums, jo Jāņu nakts rotu taču var vienkārši nopirkt arī tirgo, tomēr ir ļoti svarīgi Jāņu vainagu pīt pašam, un lūk, pastāstīšu arī kāpēc, jo senie latvieši uzskatīja, ka Jāņu vainags, kas pīts no trejdeviņām Jāņu zālēm, ir kā maģisks tāds aizsardzības vairogs, kas pasargā no visa ļaunā. Jāņu vainags bija uzskatīts par amuletu, un, kā zināms, amuleti, lai tie būtu efektīvi, ir jādarina pašam. Pašdarinātā amuletā tiek materializētas domas, kas tam piešķira konkrētu spēku un arī spējas. Turpretī masveidā ražotie amuleti šo spēku mazliet zaudē un kļūst netik efektīvi. Tāpēc arī Jāņu vainags ir jāpina paša rokām, būs lielāks arī tāds dziedinošais spēks. Jāņu vainaga pīšana ir īpašs un maģisks brīdis, kad cilvēks ir tiešā saskarē ar dabu un arī visuma enerģijām. Šī saskarsme ļaus radīt savas domas efektīvāk, kas arī palielina iespējamību, ka tās materializēsies arī realitātē. Lai vainags būtu enerģētiski tīrs un labāk funkcionētu arī kā amulets, to vajadzētu pīt sistemātiski un arī apdomīgi. Katram Jāņu zāles vai zieda posmam vainagā jāiepina konkrēta doma. Kosmosam patīk konkrētas domas, nevis tādas haotiskas domu gūzmas, un mums ir skaidri jāzina, ko mēs patiesi vēlamies šajā vainagā iepīt un kāds ir mūsu nodoms tam. Jāņu vainaga pīšana ir rituāls, ne tikai āršķirīga tāda svētku radīšana. Jāņi ir rituālu virknējums, kas pamatā balstās pagānismā un dabas un tās elementu pielūgsmē. Jāņu vainaga pīšana ir tikai viens no šiem rituāliem, bet tas palīdz uzturēt dzīvu saiksni ar senču tradīcijām un arī dabas spēkiem. Tad daudz laimes visiem Jāņiem un līgām šajos īpašajos svētkos, un novēlu visiem lustīgu ligošanu un arī Jāņu svinēšanu. Tātad līgo, pinam vainagus, domājam pozitīvas domas, un lai veiksmīgs visiem šis laiks. Čau visiem! Līgo!